ir jāzina, kurš objektīvs, kurš fotoaparāts, tieši ko tu vēlies nofotografēt un kādu stāstu izstāstīt. Un te jau mēs varam sākt runāt par fotomākslinieka mūžīgo vērtību, neskatoties uz to, ka mums ir mākslīgais intelekts. Un es citu arī par to laikmetu garu, ja ceitgaistu, es domāju, nevajag jau obligāti muguru pagriezt visām tehnoloģijām, nav jau viņas sliktas, tikai kā mēs tās pielietojam. Bet kādreiz, kad gribās izbaudīt kaut ko tādu īstu, aiziet uz fotosalonu vai ar ģimeni fotomākslinieku klātbūtnē, kaut ko izdariet, un jūs redzēsiet, kā tas mirklis izskatās. Un par to, cik mēs esam nolēmti vai nenolēmti ar mākslīgā intelektu spēju izskaistināt tās bildes, kuras mēs taisām ar savām viedierīcēm, un ko tomēr nozīmē fotografēt ar īstu sajūtu, ar īstu garšu, ar īstu fotoaparātu. Es aicinu skatos ar iedvesmu stāstu fotomākslinieku Andreju Zavacki. Čau! Sveiki! Tā mani dzird, vai ne? Es esmu Andrejs Zavackis, profesionāls fotogrāfs jau 20 gadus. Tie, kas varbūt ir daļa, kas mani nezina, jo pirmos 10 gadus es mēģināju iekarot Latvijas tirgu. Man bija uzlikts mērķis sākt strādāt ar lielākajiem Latvijas uzņēmumiem. Pirmie 10 pagāja ļoti tādi strauji, un vienā brīdī es apsēdos, sapratu, es strādāju ar IMI, es strādāju ar LMT, es strādāju ar Baltiku, pārsaucu kaut kādus top 10 uzņēmumus, ar viņiem ir strādāts. Un tad es izdomāju, jāiet tālāk, jāiet uz ārzemēm. Un tad tas Latvijas tirgus priekš maniem drusku noklusa, jo visi mani resursi tālāk aizgāja uz ārzemēm. Daudz negribās stāstīt, bet kā piemēram es tikko atlidoju no misijas, es fočēju priekš Amerikas Forbesa 3 Eiropā biljonārus, priekš nākamā gada žurnālu priekš viņiem. Tas ir vienkārši tikko sasniegts, priekš maniem katrs pakāpiens, katrs jauns klients ir tāds maziņš solīts uz augšu. Un lēnām garām no Latvijas esmu aizgājis līdz pat Amerikas Forbesam. Tur bija, protams, veiksmes stāsts, kā viņi mani atrada, sūtīju uz Lietuvu, viņiem iepatikās, un tad es viņiem tagad pa Eiropu braukāju un fočēju tādas diezgan svarīgas personas, par kuriem viņi raksta. Tas tā ievads drusku pa manīm. Man ir puse darbu ārzemēs, puse šeit. Daudz lidoju, daudz braukāju. Rīt 10. atkal lidmašīnu uz Itāliju uz 3 dienām. Un tā man ir non-stopā viss gads, un pagājuši gadu mani sieva neredzēja 4 mēnešus mājās, jo es no viena foto uzdevuma lidoju uz otru. Vienkārši pārķēra klienti. Es sievai pienācu, teicu, es uz nedēļu prom, es pēc 4 mēnešiem atgriezos, jo bija trakums. Labi, ka vēl no mājas neizmeta. Bet tagad ir stāsts vairāk par mākslīgo intelektu un par to, kā tas ietekmē gan mani, gan jūs, gan vispār industriju nākotnē. Es būšu vairāk tāds izklaidējošs šodien frīks, kas jums ne jau par IT lietām stāstīs, bet stāstīs par praktisko, par drusku filozofiju, domu un kā tas virzās, manuprāt. Šobrīd ir tāds laikmets, es to varētu salīdzināt ar filmiņu un digitālo ēru, kad mainījās, un tad bija, viss sadalījās 2 posmos. Bija filmiņu fotografi, kas teica, digitālais ir slikti, turpināsim ar filmiņu, digitālais neko nespēs. Pagāja 10 gadi, filmiņa, var teikt, nomira, šobrīd viņi drusku citā statusā, un tie dinozauri, kas neieleca digitālajā, no viņiem palika joprojām, kas fočē ar filmiņu, kādi 2-3%. Tagad filmiņi ir drusku hobija līmenī, bet es runāju vairāk par profesionāļiem. Un digitālais no maza zīdainīša izauga pa tik lielu monstru, ka 99% darbu šodien mēs taisam ar digitālām kamerām, gan video, gan fotosfērā. Un to laiku, kad bija tas pārējais posms, es varētu salīdzināt ar to, kas šobrīd notiek. Tas, kas iesākās 2022. gadā, kad AI sfēra sāka ļoti miedarboties ar foto un video un ar attēlu apstrādi un veidošanu. Un es pateikšu, veidošana no nulles. Tālūk, sāksim slaidot. Šeit būs maza prezentācija video par to, kā Adobe sāka ieviest savos produktos AI tūļus, kas ļauj ģenerēt bilžu tā kā daļas, viņas aizstāt
balstoties uz savu milzīgo datubāzi, jeb uz AI, mākslīgo intelektu. Un fotogrāfiem, lai kaut ko tādu paveiktu pirms tam, bija jātērē diezgan ilgs laiks, stunda, 2, 3. Šobrīd tas ir maksimāli 20 sekundžu laika jautājums. Jūs tagad saprotiet, cik ir 2, 3 stundas vai 20 sekundes. Un dēļ tā vairākas profesijas kļuva neaktuālas. Kā piemēram minēšu, ir viens uzņēmums, ar kur es sadarbojos un ļoti cieši zinu, ir The Soul Publishing, kas Latvijā ienāca un 2022. Gadā bija top 5 no strauji augošiem Latvijas uzņēmumiem. Viņiem bija Origo Office uz 5000 kvadrātiem noīrēts. 150 darbinieki paņemti, tā ir tāda filiāle no pasaules Rīgā atvērta. Šobrīd ir maksātnespēja pasludināta un varēs ciet. Viens no iemesliem ir mākslīgais intelekts, jo tas pārņēma vairākas profesijas, vairs nav vajadzīgs birojs, vairs nav vajadzīga daļa no darbiniekiem, pārējos aizsūtīs strādāt no mājām, un jūs tagad redzat to milzīgo, tikko bija uzņēmums, vai tā uzņēmuma daļa, kas te atvērās, strauji gāja uz augšu, un pēkšņi viņa dēļ AI ir spiesti aizvērties, optimizēties un pielāgoties jauniem apstākļiem. Tas pats ir arī man kā fotogrāfam un arī maniem kolēģiem. AI ienāk mūsu dzīvē, un ja tu to ignorēsi, ar tevīm būs tāpat kā filmiņu ērā ar filmiņu fotogrāfiem. Ja tu neko nedarīsi, tu varbūt veiksmes faktors, tu būs 1%, kas varēs izdzīvot tālāk. Bet tev jāmāk pielāgoties, māciet izmantot jaunos instrumentus, un, lai izdzīvotu, jāturpina pētīt, eksperimentēt, skatīties, izzināt. Un es uzskatu, tas ir jebkuram biznesam, jebkuram uzņēmējam, nedrīkst pievērst uz jaunām lietām, tas nekur neaizies, tas šobrīd ir zīdaiņu stadijā, tas nekur neaizvedīs. Tas pats notika tad, tas pats, manuprāt, notiek arī šobrīd ar AI tehnoloģijām. Nākamais slaids. Sākšu ar pašu vienkāršāko. Kāzas. Man ir klients, es safočēju 1000 bildes, un viņam ir matu trūkums. Ja? Pirms tam man vajadzēja atkal stundu sēdēt, katrai bildei aizkrāsot. Šobrīd tas ir burtiski 10 sekundes. Un kas ar to saistīts? Mūsu dzīve ir tāda, ka mēs gribam sevi parādīt smukākus. To ir uzspiedusi gan mode, gan žurnāli, gan visa šī milzīgā industrija, kurš ir saticies pirmoreiz cilvēku un nevar viņu atpazīt, jo sociālajos tīklos ir smuka bilde, bet dzīvē viņš ir kā īsts, kā dzīve. Es domāju, tādu situāciju ļoti daudzi no mums ir saskārušies. Lūk, tas gadījums vienkārši klikšķis, un AI mums izdomā, ko tur ielikt, ko tur aizvietot. Tas ir mans ikdienas darbs šobrīd – darīt cilvēkus smukākus, foršākus, tādi, kādi jūs gribat sevi parādīt. Šis tāds viens no vienkāršākajiem pielietojumiem, ko ikdienā šobrīd izmanto 80% fotogrāfu. Adobe Lightrooms, AI tehnoloģijas, kas palīdz aizvietot kaut kādas lietas, paslēpt, aizpildīt, un tev pat nav jāraksta, ko tu tur gribi izdarīt, AI jau to saprot. Nākamais mans uzdevums, es parādīšu nākamo slaidu, pie manīm atnāca klients, tas bija kāda gada atpakaļ, viņš teica, mēs tur gribam uz sienas smuku bildi, bet viņu vajag tur izdekorēt visādi. Un ko es darīju? Es AI tūļos uzģenerēju ar Midjourney, es vēlāk drusku stāstīšu par viņu vairāk, dažādas bildītes. Šeit ir tikai dažas, tur bija kādas 100 bildes, un tad viņas sāku likt virsū. Ko pirms tam fotogrāfs darīja? Viņiem bija jāiet fotobankās, jāpērk bildes, jāmaksā nauda vai abonēšanas maksa, un tas tajā brīdī būtu ļoti dārgi klientam. Šajā brīdī es pa 20 eiro mēnesī abonēju Midjourney un varu visu mēnesi ģenerēt saturu, kuru es pēc tam varu izmantot bildēs. Šeit ir tas viss saģenerēts, rokas uzbildētas studijā un pēc tam sakombinēts. 3 gadus atpakaļ tas būtu ļoti dārgi, klientam
viņš nevarētu to pavilkt, ja tā ir privāta persona. Šobrīd tas ir tik lēti, ka to var katru dienu ģenerēt, taisīt. Midjourney. Tas ir viens no veiksmīgākajiem AI tūļiem, kas ģenerē no teksta bildi. Šeit jūs var redzēt, kā viņš no 2000, man liekas tā otrā, es tik tālu neredzu, no 2022. Pa 2 gadiem, kā viņš ir pārvērties. Šobrīd ir 6. versija viņam, viņa vēl drusku advancētāka. Tu ievadi tekstu, un tad viņš ģenerē tādu pusmiglainu kaut kādu attēlu, kas puiku atdarinātu. Šobrīd ir pietuvināts ļoti tūs attēla variants. Un fotogrāfi sāka uztraukties. Pēc viņiem, protams, arī videooperatori, bet pirmie, kas sāka uztraukties, jo viņi aizdomājās, priekš kam tad mani sauks tagad uz fočēšanu, ja 3 klikšķu attālumā un pa 20 eiro es varu iegūt realistisku bildi. Un šitas ļoti daudz aizskāra stoku vai fotobanku fotogrāfus, kas ikdienā fočē, liek bankā, un ja tev vajag atrast Rīgas smuku saulrietu, tu ievadi un nopērc to bildīti. Šobrīd to var uzģenerēt. Protams, te ir aspekts, vai tu gribi reālu dokumentālu faktu, vai tu izmanto, piemēram, kaut kādā izklaidējošai sfērai, neinformatīvu, bet izklaidējošu bildi. Un šai otrai kategorijai šis ļoti der. Un šobrīd stoki dēļ tā piedzīvo ļoti lielu stresa stāvokli, jo viņi saprot, ka viņiem vajag arī sākt piedāvāt šitās ģeneratīvās bildes, bet viņi vēl to juridiski nevar līdz galam atrisināt. Reku nākamais variants, tas pats arī par Midjourney, kas uzģenerē no teksta bildes un cik tas progresēja pa 1,5 gadu. Burtiski no bērna zīmējuma līdz gandrīz fotorealistiskam attēlam. Un tajā brīdī videooperators smējās turot vēderu, ka fotogrāfiem nebūs darba. Bet ja jūs saprotat, ka video ir vienkārši fotoattēlu sekvence, tāpēc līdz viņiem tur arī ļoti, ļoti tuvu, par to es tūlīt runāšu. Rekur arī Midjourney vienkārši, kad tu ievadi tekstu, viņš tev izdod 4 bildes, un tu izvēlies vienu veiksmīgāko. Šeit atkal tas pats variants, kā viņš progresē 1,5 gada laikā. Un te drusku nākamais solis ar Midjourney. Es paņēmu savu fotoattēla portretu un liku sevi uzģenerēt dažādos tēlos. Kā tur varoni, kā tur vecu fotogrāfu, kā tur fotogrāfu ar tehniku, un viņš diezgan veiksmīgi ar to tika galā. Meitenēm, protams, patīk augšējā kreisā bilde. Diemžēl tāds neesmu, bet tas ir variants jau solīts tālāk, ka tu AI dod papildus sarežģītāku uzdevumu, un vari radīt jau daudz precīzākus attēlus gan ar varoņiem, gan ar māksliniekiem, gan ar populāriem cilvēkiem, kas daļēji kļuva arī par ieroci mūsu sociālajā vidē. To sāka ļoti izmantot, tas bija gadu 2 atpakaļ, videogrāfi. Viņi sāka to pašu tūli izmantot arī video kadros, kas nekustās. Te jūs varat redzēt, ir uzfilmēts, bet īstenībā daļa no kadra ir tieši tāpat uzģenerēta, kā pirms tam es rādīju Photoshops, Lightrooms, kaut kādu daļu aizvieto. To var ierakstīt un radīt pilnīgi jaunu vidi. Un tas radīja iespēju videooperatoriem, blogeriem mājās sēžot, radīt nereālas telpas, nereālas studijas. Vairs nevajag īrēt kādu foršu telpu, lai sevi uzfilmētu. Tu atkal tiec pie jauna veida, kā radīt par sevīm foršāku, pozitīvāku tēlu, mazāk iztērēt līdzekļus, lai radītu iespaidīgāku video. Tas bija tāds pirmais, es teiktu to par heku video operatoriem un montētājiem, ka viņi sāka papildus visu kaut ko ģenerēt, kas nav kustīgs. Jo tajā brīdī kustīgu attēlu ģenerēšana bija tādos vēl autiņos un nesaprotam, kā tas vispār būs. Te jūs redzat, ka apkārt vide vienkārši tiek uzģenerēta, nomainīta uz jebko, un tu vari pierakstīt, ko tu tur gribi redzēt. Šeit ir vēl drusku nākamais solis. Es paņēmu savas bildes un liku viņus animēt.
nozīmē AI mākslīgais attēls piezīmē klāt neesošu informāciju, kas atbilst tai videi, līdz ar to es varu AI mākslīgajam intelektam iedot uzdevumus un iedot referenci ar bildi un pateikt, ko es gribu tur radīt. Reāli mana bilde un ūdens diezgan dabīgi izskatās. Es teikšu, ka šobrīd video ģenerēšana vai video saturi, viņi ir tāda lien ārā no autiņiem, tāpēc tur ir ļoti daudz neprecizitātes, īpaši ar cilvēkiem, ar pirkstiem. Jūs droši vien daudzi no jums sajūta, kad bija pirmais ģeneratīvās bildes, kad cilvēkiem pirksti nebija īsties skaitā. Tagad tas ir atrisināts, bet video ir šobrīd tajā stadijā. Un te ir reāli bildētas manas bildes, kuras es atdzīvināju. Viņas, protams, nav perfektas, bet mēs redzam, kas var notikt pēc gada, 2, 3. Kā es rādīju ar Midjourney versiju, ka pa pusotru gadu viņa praktiski pārvērtās no autiņiem līdz jau gandrīz 90% gatavam produktam. Un es domāju, šeit ir vairāk, es ieliku tādus jau gļukainus variantus, neprecīzus un jau uz kaut ko tādu traku un abstraktu, ko es 2 bildes ieliku, un viņš radīja no vienas uz otru pārēju, pats izdomādams kaut kādas trakas lietas. Ar cilvēkiem šobrīd ir problēma. Te ir nākamais solis, šeit jau tā kā var teikt nenāk, bet 3. pakāpē solis, kad es uzģenerēju pats sevi un liku jau kaut kādu kustību darīt. Arī mēs redzam, ir kaut kādas neprecizitātes, bet katrs no mums saprot, ka paies gads, 2, 3, un tas jau būs ļoti pietuvināts tam, ko var uzfilmēt. Šeit ir prezentācija no OpenAI, Sora laikam saucās. Viņš šobrīd ir pieejams testa versijā, ka tu ar tekstu ievadi un viņš tev uztaisa video. Šie, protams, ir visveiksmīgākie varianti, tādi no miljonus droši vien atlasītiem, visiespaidīgākajiem, lai izdarītu wow efektu, bet es domāju, gads, 2 tas būs pieejams mums visiem, un 3, 4 tas būs jau tādā līmenī, ka mēs nevarēsim atšķirt. Jau šobrīd tas ir ļoti, ļoti tuvu, bet vēl nav publiski pieejams. Un tas rada tādas bažas par to, kas vispār mūsu dzīvē nākotnē notiks. Kā piemēram, es uzskatu, ka tāpat kā mums daudziem, ja mēs webā staigājam, mums ir tāda aizsardzība no banneriem. Viņi tur ir, bet mēs viņus nejūtam. Un es domāju, nākotnē mums visiem izveidosies pret saturu. Pret jebkuru saturu, ko mēs redzēsim, būs jau grūti saprast, vai tā ir realitāte vai nav. Un tas ļoti daudziem rada bažas, jo pat šobrīd ar deepfake'iem vai fake'iem tur ir drusku gudrāk ar AI tūļiem apstrādāts, ka cilvēki var uztaisīt video, ka cilvēks runā ar viņa balsi, ar viņa izskatu, un to, diemžēl, izmanto gan, lai ietekmētu vēlēšanas, gan, lai ietekmētu cilvēku viedokļus. Tas šobrīd sāk tikai ieskrieties, un es domāju, tā būs ļoti liela problēma nākotnē. Šis ir reāli tikai ievadot tekstu, uzģenerēti video. Tālāk gribētos, šis nav 100% fakti, bet šie ir aptuvenai skicējums, par ko es tagad gribu parunāt, ka vidējā cilvēka IQ ir 120. Tad drusku augstākam 130, ģēnijam ir 140, bet ChatGPT šobrīd ir aptuveni 150. Un viņš aug uz augšu. Un, ja mēs paņemsim Einsteinam, šie skaitļi, tad vēl nebija testu, bet viņi kā pieņēmums ir paņemt, ka viņam droši vien bija aptuveni 160. Un tagad mēs iedomāsimies, ka cik ir interesanti runāt Einsteinam ar to, kurš tur ar IQ 100 vai vēl zemāks. Tad kas notiks nākotnē, kad ChatGPT būs 200, 250 un uz augšu, un kāda interese viņam būs komunicēt ar mums? Es gribu tādas paralēlis to savilkt, ka mēs tā kā dzīvojam ērā, kad progresu drusku bīda slinkums. Mēs gribam, lai ir tūļi, kas mums palīdz, kas mums virza uz priekšu. Daudzus mūsu mājas uzdevumus atrisina. Droši vien paies 5 gadi, un mums katram mājās būs robots,
vai no Teslas, vai no Boston Dynamics, kas palīdzēs mazgāt trauks un gatavot ēst. Tas ir viss tas progress, kas mūs virza, bet mani drusciņi dziļāk par to padomājot arī drusku baida. Un te kā saldajā drusku vienkārši daži tūļi AI, kas var palīdzēt jums aizvietot jūsu daudzus uzdevumus. Šeit ir tieši pa video tēmu. Nākamajā slaidā būs pa foto. Jo, piemēram, es savā darbā varu ar AI palīdzību ierakstīt mūziku, pamainīt balsis, valodas, taisīt weblapas, kodēt, būt servera administrators. AI tūļi man ļoti daudz paplašina manu redzesloku un manas iespējas, kas ir ļoti labi. Bet tas iepriekšējā slaida IQ tests, kas ir tāds virspusējs, mani drusku tā rada bažas, vai mēs ar jums nepaliksim tādi, kas negribēs mācīties, vai arī mūsu bērni. Man vairāk par mūsu bērniem ir tādas bažas, vai visu mūsu lielās profesijas netiks aizvietotas ar mākslīgo intelektu, un bērniem nebūs nepieciešamība mācīties, viņam nebūs stimuls. Lūk, mēs atrodamies tādā interesantā laikmetā. Es uzskatu, ka šie jautājumi paceļās augšā, un tās iespējas aug. Un mums ir jāatrod kaut kāds tāds vidusceļš, lai neiekristu aizā. Tas ir tādas manas pārdomas, kas saistīts gan ar fotogrāfiju, gan ar video, gan ar ChatGPT un citām mākslīgā intelekta tēmām. Ja jums ir jautājumi, droši variet uzdot. Paldies! Paldies! Ja tev būtu vajadzīgi fotogrāfi pakalpojumi, kam tu tos uzticētu? Mans favorīts ir Annija Leibovica, bet, diemžēl, es viņu nevaru atļauties. Tātad īsts mākslinieks? Jā. Un saka, lūdzu, kura ir tā pakāpe, kur īstas un patiesas mākslas radīšanā mākslīgais intelekts neko nevar izdarīt? Es domāju, tas ir laika jautājums, kad viņš pārspēs mūs visus. Es domāju, ka jā. Tas ir laika jautājums. Es uzskatu, visus pārspēs un aizvietos, un es domāju, vērtības tiks drusku pamainītas. Es nerunāju par vēsturi, kas tiek radīta, ka māksla, kas jau tika radīta, bet ka nākotne ir tādā miglā tīta, un kuru AI viņš pārņems ļoti daudz ko. Es nevaru saprast, viņš ir pesimists vai optimists. Kādā ziņā ļoti patīkama lekcija. Paldies tev, Andrej. Paldies. Mīļie draugi, ar to mēs noslēdzam